Sveiki. Nu, vien mērījuma punkts, ko mēs gribam parādīt, plus, mīnus, viss apmēram ir. Esam uzbraukuši, kur mēs tiekam klāt. Šitā vieta, paņem, Andrejs, projekts ir 550 kubikmetru tuvāk pielas. Skatāmies, ko mēs varam dabūt ar mērījumiem. Paņemiet šitā teplis. Ir. Pagaidi, parādi. Nu, kāda? Ir? Jā, apmēram. Skatāmies tur. Labi. Tātad šis ir viens no mērījumiem. Un šis jau ir trešais mērījums, kuram esam veikuši mērījumu. Un īstenībā viņš ir diezgan precīzs šim projektam. Bet Andrija tāda papilnēja tās problemātiskās vietas. No apsarga mēs dabūjām informāciju, ka problēma ir šeit bankā, Norvikā. Un šeit ļoti labi var redzēt, ka pieplūdes difuzors atrodas virs piekarējiem griestiem, kas ir bankā, kur sēž cilvēki. Līdz ar to gaisa apmaiņa nenotiek telpās. Kas attiecās uz ziediem, parāda ziedus, vispār nav nekādas gaisa apmaiņas, jo tur ir viss aiztaisīts cieti. Tuvākais difuzors Tu viņu vajadzēs, mēs tam filmējam tagad. Tuvākais difuzors koridors, kurš nekādu netiek līdz šejienai, un mēs piekrītam tam, ka varētu būt sūdzības. Kas attiecās tālāk uz ceptuvi, tieši tāda pati situācija vēlāk būs pārfilmēsim, jo viss pieplūdes gaisa vadu var redzēt iet gar sienu. Tur mēs pagaidām šodien klāt netiekam, bet par zāli nekādu šaubas nedam.